drošība, imigrācija un zaļais kurs. Tie ir trīs nozīmīgākie jautājumi tuvojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām. Drošība, jo pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un ASV atbalsta paketes kavēšanās pārstāvju palātā, Eiropā ir būtiski jākāpina pašai sava militārā ražošana. Ne tikai, lai stiprinātu drošības situāciju Eiropā, bet arī, lai spētu sniegt konsekventu atbalstu Ukrainai karā pret agresoru valsti Krieviju. Imigrācija, kam ir jāpaliek tikai un vienīgi nacionālo valstu jautājumam. Kā rāda tādu valstu kā Zviedrijas un Francijas piemēri, tad masveida imigrācija negatīvi ietekmē drošības situāciju Eiropā. Un nemaz nav jāskatās tik tālu. Arī Baltkrievija šobrīd izvērš hibrīdu operāciju uz mūsu robežām. Zaļais kurs, kas kopumā ir pareizs virziens, kurā doties, bet vienlaiks arī jāatcerās, ka šai pārējai uz vidē draudzīgu ekonomiku ir jānotiek pakāpeniski, atbalstot iedzīvotājus nevis uz mūsu labklājības un izaugsmes rēķina. Šie ir jautājumi, ar kuriem es arī esmu darbojies pēdējos 3 gadus Saeimā, strādājot kā deputāta palīgs. Tāpat es arī šobrīd studēju ekonomiku un vēsturi. Kandidēju Eiropas parlamenta vēlēšanās Roberta Zīles komandā.